Es precējos nesen. Un man tagad ir liela problēma, ka man visi ģimene grib bērnus, bet mēs ar sievu negribam. Man vecmāmiņa, viņa lūdz Dievam, lai mums būtu bērni. Man tagad ir cīņa, tā kā mans reakcijas ātrums pret vecmāmiņas lūgšanām. Es tagad pišos ar Dieva palīdzību. Tas nav labi. Un nekas īpašs, vienkārši plus 2 minūtes un viss. Bet jā, tas ir vienkārši. Un sliktākais ir tas, ka katru reizi, kad tu beidz, tu atceries vecmāmiņu. Jā, esmu tāds, es vinēju vecā. Sieva vispār nezin, ka mums seks trietā notiek, viņa tur. Bet jā, tas nav labi. Bet visi gaida, tāpēc, ka mēs precējamies. Bet mums bija jāprecējas, tāpēc, ka sieva nav no Latvijas, un lai viņu nedeportētu, bija jāprecējas. Vēl viena krievieta, bet sorry, tā ir. Man tagad visi draugi prasā, tu nedomā, ka viņa ir ar tevi tikai Latvijas pasas dēļ? Ne ar vienu neguļ Latvijas pasas dēļ. Man sieva tā arī pateica, esmu ar tevi tikai Eiropas pasas dēļ. Tas ir pavisam cita lieta. Bet viņa jau integrējas, viņa mācās latviešu valodu, jau zina pāris frāzes. Tur, kas ir šī mauka, kaut ko vissvarīgāko. Un viņa mācās katru dienu, viņa studē latviešu valodu. Es domāju, priekš kam? Ko uz evolūšanu vairs neņem, vai kas? Mums ir kakiene, un mēs nesen čipojam kakieni, un ir tāda sistēma, ka viņu čipē, un pēc tam viņai iedeva tā kā Eiropas pasi. Man sieva raudēja, bļaļ. Esmu tāds, varam tevi arī čipot kaut kā. Es ar tevi tur ar kaki burīti. Brauksim kaut kur. Jā. Mums ir arī tāda lieta, ka mums abiem ir psiholoģiskas problēmas, kas ir ļoti labi attiecībām. Vienkārši viņam ir jābūt dažādam. Tā kā man ir trauksme, esmu visu laiku tāds, kaut kas var notikt. Viņa ir depresīva, viņa tāda, sliktāk jau nebūs. Tāpēc tas viss strādā ļoti labi. Un es maksāju sievai par psihiatru, un tas ir pizdies dargi. Un, esmu komiķis, dažus mēnešus man vienkārši nepietiek naudas. Esmu tāds, nāksies pabūt jebanutei, kaut kā, es nezinu, diemžēl. Es nesen centījos pierakstīt viņu pie psihiatra. Es zvanu tāds, gribu pierakstīt sievu pie psihiatra tāda datuma, un es to ātri daru, un man saka, man vajag zināt, ka sieva to arī grib. Es to ātri daru, tas ir pārsteigums. Un momentā es sapratu, kā es izskatos. Man ir panika, es tāds, viņa ir cita istabā, es tāds, tūlīt es viņu izlaidīšu. Un es liku klausulī, tāpēc, ka, policija jau brauc, pohoja. Jā. Es vienkārši dēļ psihologa arī esmu cenšos būt par labu vīru, tāpēc, ka es negribu, lai 2 sievietes par manu naudu runātu, kāds esmu tur pimpis, es nav labi. Un ir jārastē sievu, tāpēc, ka, tas ir nopietni, viņa ir visādas tur pašnāvnieciskas domas, tur vajag pārvākties uz Latviju, tas ir briesmīgi. To vajag ārstēt. Jā, un, protams, mēs ārstējam sievu vispirms, tāpēc, ka, attiecības ir jārastē sievu vispirms. Tāpēc, ka, ja sievai ir slikti, visiem ir slikti. Ja vīram ir slikti, to, bēdiņš, gadās. Visiem ir slikti, vai ne? Es arī nesen uzzināju, ka ir tāda profesija zoopsihologs.
Es domāju, es tur rindā huizinu, kur, blē, man nevajag jau. Mēs vienkārši paskatījāmies, kāda ir situācija ģimene un nosaucam savu kaķieni par tvaiku. Jā. Man sievai izraksta antidepresantus. Es viņus arī ēdu, man pohuj. Un pirmu dienu, kad es apēdu, esmu tāds, ieslēdzēt tehno, tagad mēs ārstējam mani, vai ne? Bet trešā dienā es raudēju Akropolē, tīrzniecības centrā, tāpēc, ka nebija saldējuma, kur es gribēju. Es tāds, tas nav ekstazi taču. Es pats negribu pie psihologa, tāpēc, ka es jau zinu, kas bija vistraumatiskais mana bērnībā. Tas bija, kad es biju ļoti mazs, man bija mīļākā rotaļlieta, tāda neliela mašīna, es ar viņu spēlējos, un vienu dienu es viņu nejauši apēdu. Pizdiec. Raudēju, pēc tam to stāstīju savam draugam no bērnībā, un viņš saka mani nosaukt garāžu, par garāžu, jā. Tā es uzzināju, kas ir bulings. Un es arī neatceros, ka viņa tā kā būtu iznācis no manis. Man liekas, ka viņa ir joprojām garāžā. Tāpēc, ka to būtu grūti tā kā aizmirst, vai ne? Kad tu sēž uz poda tāds, kad kas brauc. To es neatceros. Man vajag uztaisīt rentgēnu, es domāju. Es ilgi neesmu taisījis. Man tur vienkārši tarpi drifto, bļēt. Es visu dzīvi domāju, ka pēc mani pirdieni skan kā BMW, bet tagad es saprātu. Es pēdējā gadā mācījos braukt pie stūras, un man bija ļoti grūti. Man viena mirkli instruktors vienkārši saka, ka, tev iekšā nav viss šā. Esmu tāds, tu nesaproti. Tu vienkārši iemācījies, esmu mašīna. Uz 1-2% esmu mašīna. Un tagad man ir apliecība. Es tagad arī mācu savu sievu braukt pie stūras. Un viņai ir liela problēma, ka viņa jauc labu un kreisu pusi. Tas ir bēdīgi. Ir vienkārši situācijas, bet es nekad nekļuvu nikns dēļ tā. Tāpēc, ka ja viņu nejauktu labu un kreisu pusi, mums nekad nebūtu mečs Tinderī, vai ne? Labi, tas ir viss. Paldies!